šodien, esot auto pārstrādē, mums interesē, kas ar airbagiem notiek tad, kad auto tiek sadalīts un pārstrādāts. Viņiem kaut kur ir jāpaliek. Tāpēc atkal prasīsim Edžum, lai Edžs mums pastāst, kas notiek ar mašīnas airbagiem šajā mašīnas izjaukšanas procesā. Jā, airbags mēs deaktivizējam, ja? Nevis spridzinam, kā daudz domā, bet tā ir deaktivizācija. Tad lūk, šāda ir tā iekārta. Tur mēs pievienojam vadiņas pie plus mīnus, tad mēs viņu palaižam, ieņemam drošu attālumu. No Edža internetā tas parasti izskatās mierīgāk, bet dzīvē pašam esot klāt jāatzīst, ka šis sprādziens ir gan jaudīgs. Cik apmēram ir airbag vidēji mašīnā, kas pie mums atnāk? Ja tas ir vadītājiem un pasažierim, durvīs priekšā un aizmugurē, krēslos sānos. Diezgan daudz. Savi 8, tur 10, 12 Diezgan daudz. var būt. Un viss tiek šādā veidā deaktivizēti. Ja pats sarežģītākais ir atrast tos savienojumu vadus, tad viņus vajag attīrīt, pieslēdzam šādu sistēmu un tad dodam to impulsu uz viņu un tad viņš deaktivizējās. Cik apmēram aiziet laiks uz vienu mašīnu, teiksim, lai viņai visi deaktivizētu visus airbagus? Es tā neesmu uzņēmis laiku, bet tā savukārt pusstundu aizņem.